Labvakar, kamēr dzēš gaismu, es teikšu savus ievadvārdus. Esmu ļoti priecīga te būt un uzstāties tik daudz jaunu cilvēku. Un man likās nākot uz šo māju, kas viņa ir dizaina un mākslas muzejs, būtu īstā vieta runāt par mūsu dizaina un mākslas skolu, par Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu. Mēs pagājušā gada decembrī nodevām skolas renovāciju eksploatācijā. Tā ir 200 gadu vecu koka māja, guļbūve, visvecākā skolas ēka Rīgā, vienmēr bijusi skola. Un šis projekts man bija 12 gadu no dzīves, gaidot naudu un organizējot, kamēr mums beidzot ERAF piešķīra finansējumu, ļoti nelielu, mazāk par 700 000 latu. Un skolas platība pirms renovācijas bija 500 kvadrātmetri, mēs ieguvām klāt vēl 300 kvadrātmetrus, tagad ir 800 kvadrātmetri. Tad jūs redzat Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas logo, kas stipri sasaucās ar ekspozīciju muzejā. Un daudzi no šeit muzejā izstādītajiem arhitektiem un māksliniekiem ir bijuši saistīti ar Rīgas un dizaina mākslas vidusskolu. Tātad ēka atrodas Lāčplēša ielā 55. Šī ir ēka pēc renovācijas un bilde ir uzņemta pagājušajā nedēļā. Tā ir pagalma fasāde. Un šeit jūs redzat virsskatu, kur ir redzama Lāčplēša iela, skolas ēka pirms renovācijas. Pāri ielai ir ļoti ievērojams nams, kur ir dzīvojuši ļoti daudz latviešu mākslinieki. Šī namā ir nomiris arī Jākabs Kazāks. Šeit dzīvoja Ģirds Ēlies, Skulmi ģimene, Tones ģimene. Un šī māja pāri ielai man arī ir kā stāsta sastāvdaļa. Es gatavoju grāmatu par skolas ēku. Tā būs, es nevaru to nedarīt, jo tad, kad pirmkārt pabeidz kādu projektu, un tad ir no sevis jāizraksta ārā, lai tas būtu nobeigts. Un otrkārt es sapratu, ka jaunā paudze ļoti maz ko zina par Latvijas dizaina un mākslas izglītību, par personālijām. Un nezinu, kas ir Imants Žūriņš, un nezinu, kas ir Marta Staņa. Un tāpēc es gribu rakstīt grāmatu tādu vieglu jauniem cilvēkiem, un lai tā kļūtu par tādu kabatas grāmatu, viegli lasāmu, viegli skatāmu. Tātad šeit mēs redzam skolas ēku pirms restaurācijas. Kreisajā pusē ēkā bija ugunsgrēks, 82. gadā nodega jumts un tika uzlikts pagaidu jumts. Mūra ēku piebūvēja klāt 19. gadsimta sākumā, un tur ir arī skolas telpas. Un vēl aizmugurē piebūvēja klāt vēl vienu mūra ēku, kas it kā monolīto guļbūves apjomu faktiski traumēja, un mēs izšķīrāmies šo piebūvi nojaukt. Skolas ēka ir celta 1819. gadā. Tā ir celta pēc cariskās Krievijas paraugprojektiem, un tā bija ķēzarienes Katrīnas skola Krievu bērniem. Tātad 1819. gads. Ir ziņas par skolu, kad jau no pašas uzcelšanas sākuma ir bijušas problēmas, un ēkā vienmēr ir veikta kaut kāda sekundāra remonta, un visādas ķibeles bijušas. Tātad ēkai bija kārniņu jumts, tā bija guļbūve. Nu, man aizgāja pa ātru. Man jātiek apakaļ. Tātad ēkai bija kārniņu jumts, un tā bija guļbūve bez sekundāra dēļu apšuvuma, īsts tāds cariskās Krievijas klasicismu projekts, un 100 gadus skolā mācījās Krievu bērni. Tanī bija 3 klases,
Un bija arī skolotāju dzīvokļi. Tad apakšā jūs redzat pirmā stāva plāns, kur vidējā ir lielā klases tagad zāle, divās pusēs pa kreisi spārnos ir klases telpas, un tālāk bija skolotāju dzīvokļi. Arī otrā stāvā bija skolotāju dzīvokļi, un ir ziņas, ka kurināja krāsnes, un skolā vienmēr bija mazliet augsti. Pēc 100 gadiem, 1919. gadā, tad, kad nodibinājās neatkarīgā Latvijas valsts pirmoreiz skolā, iekārtoja rokdarba darbnīca. Tās bija domātas skolotājiem, lai viņi mācītos latviskos arodus un mācītu to saviem bērniem. Tad tā bija kokapstrāde, tas bija rokdarbi, māls, un tas bija iesākums, no kura vēlāk izveidojās Arvīda Dzērvīša skola. Arvīds Dzērvītis bija... Kas pa lietu? Arvīds Dzērvītis bija direktors no 33. līdz 40. gadam. Tātad tas ir līdz karam. Un ko viņš ieviesa šo latviskā ornamentu studijas, viņš lika skolniekiem latviešu ornamentus kopēt, izprast latviešu tradicionālās formas. Un tas bija tāds laiks, ka viņš bija laika biedrs arī dievturim Ernestam Brastiņam. Tātad mūsu nacionālās identitātes meklējuma pirmais vilnis, otrais vilnis nāca pēc atmodas. Iepazīt ornamentu, saprast, bet vai pavisam dziļi saprast, drīzāk varbūt diezgan virspusēji saprast. Tālāk nāca Staļina laiks, un skolēniem lika zīmēt Staļina un Ļeņina dekorācijas uz skolas fasādes. Karu laiku skola ļoti labi pārdzīvoja. Skola netika sabombardēta, arī kolektīvs kaut cik saglabājās. Tā kā kara laikā un pēc kara skola varēja eksistēt. Un Staļina laiks kā Staļina laiks. Un tālāk jau nāk tas periods, kad Padomju Savienības kods bija, kad nacionāli pēc satura, internacionāli pēc formas vai otrādi. Tātad latviešu ornamentam pie auseklišiem vajadzēja pievilkt klāt, iepīt iekšā 5 zvaigznes un simbolikas, jo Padomju Savienībai vajadzēja lepoties, ka tās 15 nacionālās republikas saglabā it kā savu identitāti, bet kļūst vienotas un saprotošas, un viss tas stils ar dekorēšanu gāja uz augsta viļņa. Nākošais posms ir Imanta Žūriņa posms. Viņš kļuva par skolas direktoru 1959. gadā. Uz visiem laikiem atceraties, kas ir Imants Žūriņš. Vai varat pacelt rokas, kas ir dzirdējis par šo cilvēku, bet lūdzu godīgi. Jā, man birojā bija tāda aptāja, kad es jūsmīgi stāstīju, kā es esmu atklājusi Žūriņu pelēko krāsu, un tiešām jaunieši nezina. Un tāpēc mums par to ir jāraksta. Imants Žūriņš atnāca skolā, un tas sākās 60. gadi, sākās modernisma vilnis. Tas ir otrais modernisma vilnis pēc kara. Tad, kad Eiropā bija Bauhaus laiks, tad mēs vēl pārzīmējam ornamentus, lai gan Latvijā bija arī pirmais modernisma vilnis. Tas ir Hermanovskis, arī Laube bijušo skolas ēku Brīvības ielā cēla modernisma domāšanas virzienā, un arī Laubes ķemeru sanatorija kā virsotni. Lūk, un Imants Žūriņš sāk ar to, ka viņš atrada dombiedrus. Un tad laikā viņš strādāja kopā ar arhitektiem. Pirmā bija noteikti numur 1 Marta Staņa, kas gandrīz kļuva par skolas direktori. Viņa arī bija pirms Žūriņa skolā. Tad bija Pēters Martinsons, keramiķis, kurš nomira pagājušā gadā un kurš strādādams skolā kļuva par keramiķi no arhitekta. Georgs Barkāns bija arhitekts un kļuva par tekstilnieku. Tad bija Bumbieris tāds arhitekts, Trejs, bet, protams, ka līderi bija Marta Staņa. Un man liekas, ka tas ir tik būtiski, jo šodien skolā nav neviena arhitekta. Mūsu dizaina un mākslas vidusskolā jau sen nestrādā neviens arhitekts. Ko Marta ar Žūriņu ieviesa? Domāt kompleksi, projektēt, domāt ansamblī. Nekas nav atdalīts, ne deķis pie sienas, ne pods uz galda. Tad viņa mācīja projektēšanu, viņa mācīja kopējo kontekstu, kad dekoratīvā māksla, man vispār iebjās šis vārds, jo es neesmu dekorātori.
Man liekas, ka viss ir tomēr arhitektūrā, un viss ir kaut kāds arhitektūras sastāvdaļa. Bet tas ir mans viedoklis. Tāpat kā arī man nepatīk vārds dizains. Šodien, kad jūs satiekat cilvēkus un jautājat, ar ko viņi nodarbojās, man divas krievietes no Maskavas saka, viņas ir dekorators. Un es prasu, kurā teātrī jūs strādājat? Viņi saka, mēs interjerus taisam bagātnieku mājām. Tātad viņi ir dizaineri, viņi ir dekoratori, meičs pabeidz 3 vakar kursus un ir dekorators. Tātad arhitektūra tomēr ir visa pamatā, jo tas ir kopējais, tas ir stils, tas ir māja, celtne, vide, telpa, un tad tikai nāk iekšā varbūt tas, kas ir saistīts ar to saukto dekoratīvo mākslu. Šeit izstādē jūs varat apskatīt Martas Staņas darbus, Modra Ģelža darbus, un šī sieviete ar sajūtu par tīru domu, skaidru formu, šo skolu viņi abi pagriez pilnīgi citā virzienā. 25 gadu laikā. Tas ir Martas Staņas, arī viņa bija pasniedzēja, tātad tas ir studentu darbu komplekts. Jūs redzat, kā viss ir integrēts, kad trauki un priekšmeti un tepiķis, paldies Dievam, tepiķis ir uz zemes. Es arī īsti nesaprotu, Heimrāds ieviesa Latvijā gobelēnu, un es īsti nesaprotu, kā to es varu savienot ar mūsu latvisko identitāti, ka deķi kar pie sienas. Tas ir austrumnieki, kuri kāra deķus pie sienām, tāpēc, ka viņiem bija augsts. Mums faktiski ir tikai grīdas celiņi, un man liekas, ka tā kā aizgāja Heimrāda skola ar gobelēnu mākslu un visas sienas nokārts ar deķiem, man kā arhitektam kaut kas iekšā pretojās. Nu, un te ir arī Martas vadībā izstrādāts jau vēlākā laikā skolas melnbaltais dekors. Žūriņa krāsa ir pelēkā. Un pelēkais ir visa pamats. Man šodien atrakstīja Ilmārs Blumbergs, kad mēs par to sākām sarakstīties, viņš saka, jā, viņš uzskatīja, ka latviešu krāsu koku pamatā ir pelēkais, tad ir balts un melns, un varbūt ir vēl sarkanais. Un Blumbergs pat vienā brīdī izstrādāja tādu mandalu latviešu. Nu, un tad nāk pēc šīs skolas, Žūriņš aizgāja prom no skolas 82. gadā, 85. gadā par skolas direktoru kļuva Alvis Līdaka, un viņš ir pēdējos 25 gadus. Un tagad būs mans stāsts par Princu un Pelnrašķīti. Eiropa Nostra ir starptautiskā pieminiektu aizsardzības organizācija, kuras pārstāv Katarīna Kolete atbrauc uz Rīgu 1999. gadā. Eiropa Nostra bija pārsteigti par to, ka Latvijā ir tik ļoti bagāts koku mantojums un piedāvāja mums sarīkot Rīgā koka arhitektūras saglabāšanas Eiropa Nostra konferenci. Mēs sarīkājam šo konferenci 2001. gada septembrī, un to atklāja valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga un organizācijas prezidents Dānijas Princes konsorts. Un Eiropa Nostra bija tāda romantiska ideja, ka bieži Austrum Eiropas valstī Latvijā viņi varētu kaut ko parādīt, kā vajag atjaunot koka mājas. Un viņi man lūdza, lai es atrodu Rīgā kādu vecu mazu koka mājiņu, kuru viņi varētu kā paraugu savākt naudu un restaurēt. Un mēs atradām kopā ar Ievu Laukeri Rīgas dizainu un mākslas vidusskolu. Pēc tam viņi atsūtīja no Eiropa Nostra ekspertu Marku Bernūlī, ko jūs redzat attēlā. Un Markus Bernūlī bija pilnīgi mēms, bet šeit ir Rika Helms, kas bija Dānijas kultūras institūta direktora un iniciatori tam, kad uz Rīgu atbrauc Eiropa Nostra, Katarīna Kolete Eiropa Nostra viceprezidente. Mēs stāvam pie mājas 1999. gadā. Šeit ir arī redzama tāpat kompānija. Un tātad Markus Bernūlī uzrakstīja, ka šī koka ēka ir neredzēta izcila ar augstu autentiskumu 200 gadus vecu un vienmēr bijis skola. Un tad Eiropa Nostra tiešām piekrita savākt naudu un atjaunot skolu līdz konferences sākumam.
Mēs, protams, skolu nevarējām atjaunot tik lielu objektu, un konferencē iesākoties 2001. Gada septembrī, mēs pārvietojām uz skolas pagalma tējas namiņu. Likās tā, nu ja nevar skolu, tad kaut kas un sanāca tāda dzīves skaista sagadīšanās, kad Skonto Guntim Indriksonam Elizabetes ielā, tur, kur tagad ir viesnīca Elizabete, pagalmā bija tāds tējas paviljons, kas jau bija mūsu atmodas sākumā mazliet degradēts un izveidots par kafejnīcu, un viņam tur vajadzēja būvēt viesnīcu un birojus, un vajadzēja tikt no tā vaļā. Juris Dambis neļāva iznīcināt šo celtni, un tad bija burvīga virāža, ka Guntis Indriksons iedeva naudu, lai mēs māju demontējam un pārvietojam. Un mēs atradām vietu Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas pagalmā. Tad uz konferences atklāšanas septembrī mums bija atjaunots koka namiņš. Te jūs redzat konferences atklāšanas skolas pagalmā, un šeit ir princis. Otrais no kreisās. Dānijas princis konsorts Henriks. Pa labi ir skolas direktors Alvis Līdaka un pavadošās personas. Tātad Eiropa Nostra bija izdevies savākt 20 000 eiro, un tas bija pamats, lai mēs varētu uztaisīt skolas renovācijas tehnisko projektu, iziet visas ekspertīzes, un pēc tam, kad visi bija aizbraukuši un Kļāda norimusi, mēs bijām tādā tīģera lēcienā ar gatavu projektu. Un naudu mēs gaidījām vairāk kā 10 gadus. Naudu piešķir ERAF. Pēc mūsu aprēķina tas bija 700 000 latu. Un šeit sākas skolas atjaunošanas projekts, tad guļbūve. Kā likums visām guļbūvēm vienmēr, un visām koka mājām no it sevišķi 200 gadu vecām ir ļoti slikti pamati, un nav pamata hidroizolācijas. Un te jūs redzat, kā skolas celti pa fragmentiem tika pacelt uz domkratiem, un mēs ielikām jaunus pamatus. Šeit jūs redzat interjeru detaļas, kā tas viss gāja. Un mājā ir ārkārtīgi augsts autentiskuma līmenis. Faktiski viņa saglabājusies neskarta. Bet ar visiem lāpījumiem un 2 gadu laikā mēs skolu atjaunojām. Mums mainījās 2 būvfirmas. Pirmā saplēsās un bija tur naudas problēmas. Bet tas viss piestāv. Un te jūs redzat skolas iekštelpu. Tātad mēs absolūti saglabājām esošo struktūru. Šeit ir galvenās ieejas durvis, kuras mēs atsecām par jaunu, priekšnamā ielikām betonu grīdu. Visai skolā ir koka dēļu grīdas, krāsots pelēks. Šeit ir jaunās kāpnes centrālajā zālē, kur nekad kāpnes nav bijušas, jo vienmēr bija kāpnes tikai vienā galā vītņu kāpnes. Mūsu budžets bija ļoti neliels, un tāpēc es lepojos, ka šis ir ļoti demokrātisks renovācijas projekts. Šās ir līmētā finiera kāpnes. Un visur ir pelēkā krāsa. Durvis mēs klonējām, vienīgās vecās durvis ir centrālajā zālē. Mēs saglabājām skolā krāsnes apkuri. Tāpēc, kad projekts bija taisīts pirms 12 gadiem, un toreiz vēl nebija tā lēkme ar skolu siltināšanu, līdz ar to mēs tikām cauri ar to, ka mums nav vajadzīgs siltināšanas projekts. Un direktors piekrita, viņš saka, mēs esam ar krāsnīm dzīvojuši visu šo laiku, un krāsnes visas tika pārmūrētas. Bija podiņu krāsnes, bija metāla krāsnes. Es atvainojos par šo kadru, jo celtnieki aplika ap krāsni riņķī grīdlīs, un tad, kad Ingmārs Attavs aizgāja un saķēra galvu, tad vairāk nevarēja to grīdlīs noplēst nost, jo viņa jau bija pielipusi. Tad tādas perversijas ir ļoti slikts. Un jūs redzat mūsu koncepciju, ka tur, kur ir vecā guļbaļķu siena, tur viņa ir, un mums izdevās viņas atsekt. Un tur, kur viņas nav, kur ir mūra fragmenti, mēs gājām ar apmetumu. Skolā nav neviena gabala riģipša. Ir tikai 2 vietās toaletēs dubultie griezti, kur vajadzēja boileri noslēpt. Pelēkā krāsa, es nevaru iedomāties nevienu citu krāsu kā pelēku. Jo tā ir mūsu biroja krāsa, un kādreiz man Jānis Dripa teica, vai tev tiešām nav nekādas citas krāsas, un es saku, man nav, es nevaru. Bet pelēkais ir tik ietilpīgs. Un tikai tad, kad es jau biju pabeigusi skolas projektu, es izlasīju, ka žūriņa pelēkais ir pamats, un tas ir tas viņa ideoloģiskais pamats, ka tā ir mūsu ainava, mūsu segas, cimdi, viss iziet no pelēkā.
Un mēs esam tā trāpījuši, un varat iedomāties, ka Imants Žūriņš, kuram tagad ir 91 gads, viņš ir dzimis 1923. gadā, viņš pagājušā nedēļā bija atbraucis uz skolu un izstaigāja, uzkāpa 2. stāvā un teica, ka viņam mājās ir viens Marta Staņas beņķis, un viņš to atsūtīs. Un viņa vēlējums bija, lai skola tiktu iekārtot ar Marta Staņas mēbelēm. Nu, tas man ir kā medus maize, un tā ir liela atzinība, ka viņam tas varēja patikt. Mēs arī šur tur saglabājām, kuri bijuši pat sākotnēji gleznojumi, zīmējumi tieši uz guļbāļķi, jo sākotnēji skolā bija apmestas sienas. Tad jau bija arī tapešu periods un viss, kas ir bijis, bet 200 gadu laikā ir neskaitāms reizes remontēts. Es lepojos ar šīm bleķa krāsnīm. Tad mēs atradām tādus meistarus, kas pēc Ulmeņa laika vēlmējumiem un formām vēl var izgatavot šādas metāla krāsas. Pēters Blūms man momentā paprasīja kontaktu. Man viņa liekas ārkārtīgi skaisti tā krāsas. Un ārsienas jūs redzat, kad nav siltināts, ir atsegts guļbūvs, mēs viņu noštapējām. Un, protams, ka mēs mainījām logus. Oriģinālie logi bija sabiruši. Visi eksperti, Blūms un Dirveiks, viņus apskatīja un atļāva mums ielikt pakešu logus. Tātad mums ir tagad vismaz izolēti logi. Un šeit ir vītņu kāpnes, varbūt detaļa, kas kādreizējos laikos ir likusies neveikla, bet tagad man viņa liekas skaisti un mēs viņu atsedzām, tātad kāpņu negatīvs. Šeit jūs redzat tādu vertikāli. Ko darīt ar instalācijām? Jo, nu kā tā guļbaiķos griezīs iekšā vadus, un mēs izvēlējamies tādu metodi, ka mēs uzliekam tādu koka dēli virsū, un tur ir instalācija un slēdži. Un, protams, vecie kliņķi pāris bija, mēs viņus klonējām ar koku spaliņiem. Nu, tās ir tipiskās durvis, kuras arī mēs klonējam. Tātad šī perioda klasicisma durvis ir zemas un platas. Un pelēks. Lampas mums, šīs dienas gaismas lampas, ir maksā 12 lati gabalā. Vairāk budžets neatļāva. Un mēs pārkrāsojām korpusus pelēkus, protams, un man liekas, ka viņas ir ļoti pieklājīgs. Un tās ir vecās vītņu kāpnes, ko mēs tur uz vietas restaurējam. Mēs protezējam pakāpienus un pārklājam ar lineļu. Te ir 2. stāvs, kas ir faktiski agrāk skolā bēniņi nebija izbūvēti. Un milzīgās jumta platības nebija izmantojums, tāpēc, ka nebija dienas gaisma. Šis ir centrālā vieta, kur kāpnes iet uz augšu. Un ir vēl uz 3. stāvu vēl ir nelielas kāpnes, kur ir noliktavas. Un galā ir ievietotas virsgaismas alumīnija logi un alumīnija vitrīnas. Jūs redzat, ka pelēkā siena pelēkās kāpnes pret brūno sienu labi spēlē un koka dēļu grīdas. Alumīnija detaļas nekonfliktē, manuprāt, un ka tas iedod tādu svaigumu un spirktumu. Te ir 2. stāva zīmētavas, kur ir virsgaisma alumīnijas loks. Mums pirmajā projekta versijā bija jumts nosēts ar veluks logiem no sētas puses, un tagad apskatoties pēc 10 gadiem tas ir iebās, un pieminekļa inspekcija piekrita alumīnija virsgaismām, jo galā skolā ir telpas vajadzīgs, un jo tas ir pret pagalmu, tas neko piemineklim neskādē. Tā ir arī zīmētava, un tā ir mana pēdējā bilde. Paldies!